Čau, ar tevi šodien Kristaps un Skaņa gaisma LV. Pastāstīšu šodien jau par vēl vienu īpašu gaismu, ko sauc ADJ QIP. Ūdens izturīga un ar akumulātoru. Spiežam moutu pogu, kamēr atrodam burtus B, BS vai LO. B nozīmē baterija. BS – enerģijas taupīšanas režīms. Un LO – baterijas aktivizēšana. Pie burta B mums ir cipari, kas arī parāda, cik procenti baterijas ir palicis. Spiežam setup pogu, pārējām uz BS, kur mēs varam izslēgt vai ieslēgt baterijas taupīšanas režīmu. Spiežam setup, pārējām uz LO. Kas nozīmē, vai mēs ieslēdzam bateriju vai izslēdzam. Lai gaisma spīdētu, ir jāuzliek LO, ON. QIP ir 4 darbības režīmi. RGBA dimera režīms, izvēlēties vienu no 4 krāsām, lai tā paliktu statiska, vai regulējiet katras krāsas intensitāti, lai izveidotu vēlamo krāsu. Skaņas aktīvais režīms. Ierīce reaģēs uz skaņu, izmantojot iebūvētās programmas. Ir 16 skaņu aktīvie režīmi. Automātiskās darbības režīms. Automātiskās darbības režīmā varat izvēlēties vienu no 16 krāsu maiņas režīmiem. Statisko krāsu režīms ir 64 krāsu palete, no kuriem var izvēlēties jums vajadzīgo. RGBA dimera režīms. Pirmais nospiediet moutu pogu, kamēr atrodat burtu R. Tagad esat sarkanās krāsas regulēšanas režīmā. Nospiediet pogas up un down, lai regulētu intensitāti. Pēc tam, kad esat pabeidzis regulēt intensitāti, vai vēlties pāriet uz nākamo krāsu, nospiediet pogu setup. Kad tiek parādīts G, jūs atrodaties zaļās krāsas regulēšanas režīmā. Nospiediet pogas up un down, lai regulētu intensitāti. Ar pogu setup jūs uzspiežat uz nākamo krāsu B, Blue, un tāpatās ar up-down pogām jūs varat mainīt to pašu intensitāti, kā ar iepriekšējai krāsai. Lūk šādi. Spiežot tālāk setup pogu, mēs atrodam burtu U, kas nozīmē balta krāsa, un tāpatās ar up-down pogām mēs mainām intensitāti. Pēc tam, kad esat noregulējuši krāsas, varat aktivizēt stroboskopu, izmantojot pogu setup, lai ieslēgtu stroboskopa režīmu. Uz displeja parādīsies FS, tas ir stroboskopa režīms. Stroboskopu var regulēt starp 0,0, kad mirgošana ir izslēgta, līdz 15, kad ir visātrākā mirgošana. Statiskais krāsu režīms. Pirmais nospiediet pogu mode, līdz tiek parādīts CL. Te ir pieejamas 64 krāsas, no kurām var izvēlēties vēlamo krāsu, nospiežot up un down.
Pēc tam, kad esat izvēlējies vēlamo krāsu, varat aktivizēt stroboskopu, nospiežot pogu Setup, lai pārslēgtos stroboskopa režīmā. Uz displeja parādīsies FS, tas ir stroboskopa režīms. Stroboskopu var regulēt starp FS 00 līdz FS 15. Skaņas aktīvais režīms. Pirmais nospiediet Mode pogu, līdz tiek parādīts SO. Otrais, izmantojiet pogas Up un Down, lai atrastu vēlamo skaņu aktīvo režīmu. Skaņas aktīvais režīms. Nospiediet Mode pogu, līdz tiek parādīts SO. Izmantojot pogas Up vai Down, lai atrastu vēlamo skaņas aktīvo režīmu. Nospiediet Setup, lai ievadītu skaņas jūtīgumu. Uz displeja parādīsies SJ, izmantojot Up un Down pogas, lai pielāgotu jūtīgumu. SJ1 ir zemākā vērtība, SJ8 ir augstākā. To var arī vienkāršā testa veidā paeksperimentēt, pat bez skaņas. Vienkārši pieduroties lampai. Un vērtība SC0, tās vienkārši izslēdz. Automātiskās palaišanas režīms. Ir 3 automātiskās palaišanas režīmu tipi, no kuriem var izvēlēties krāsu izbalēšanu, krāsu maiņu un abas krāsas efekti, kas darbojas kopā. Ātrums ir regulējams visos 3 režīmos. Nospiežot pogu Mode, līdz tiek parādīts AF, AJ vai AJF vērtības. AF ir 16 krāsu izbalēšanas režīmi, no kuriem var izvēlēties, izmantojot Up vai Down pogas, lai izvēlētos dažādas automātiskās izbalēšanas režīmus. AJ ir 16 krāsu maiņas režīmi, no kuriem izvēlēties, izmantojot Up vai Down pogas, lai izvēlētos dažādas automātiskās mainīšanās režīmus. AJF darbojas gan krāsu izbalēšanas, gan krāsu maiņas režīmi. Kad ir izvēlēts vajadzīgais darbības režīms, nospiediet Setup pogu, līdz tiek parādīts uzraksts SP. Kad tas tiek parādīts, varat pielāgot vajadzīgās programmas darbības ātrumu, izmantojot Up vai Down pogas, lai regulētu starp SP01, kas ir lēnākais, un SP16 ir ātrākais darbības režīms. Vienreiz iestatot vēlamo darbības ātrumu, nospiediet pogu Setup, lai atgrieztos atlasītajā automātiskajā režīmā. Citreiz ir tā, ka pati gaisma iesnaužas un neveic nekādas darbības. Un kā lai to ātrāk izdarīt, atbloķēt, nespiest šo pašu galveno pogu on-off, bet ir viens princips, tā teikt, saīsne, kā to ātri izdarīt, uzspiežot 2 pogas, paturot tās vienlaicīgi Mode un Setup, tad veidojas tas unlocks. Un tad var tālāk darboties
pa izvēlni un iestatīt vēlamo tas, kas jums bijis vajadzīgs. Tas arī viss. Cerams, ka es izglābu tavu pasākumu.